Uzņēmēji ir laiks pieteikties LIA digitalizācijas grantam. Tūlīt vērsies vaļā un laiks sākt kaut ko darīt. Es nefilmēšu fancy reklāmu, vienkārši pastāstīšu, kā ir. Tātad atkal tiks dalīti projekti divās grupās – līdz 10 000 eiro un virs 10 000 līdz 200 000 eiro. Pirmajā grupā līdz 10 000 īpaši nekas nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu. Varēs dabūt atbalstu dažādu digitālu risinājumu ieviešanai. Viss, kas saistās ar mājaslapām, ar CRM-iem, pārdošanu, uzskaiti, grāmatvedību, dažādas sensoru sistēmas, analītikas, viss kaut kas tāds. Ja? Atbalsts 40 līdz 50%. Projektiem, kas ir virs 10 000 līdz 200 000 eiro, ir šobrīd jaunums. Risinājumā ir jābūt iekļautam būtiskam mākslīgā intelekta kaut kādam elementam. Attiecīgi mākslīgajam intelektam jāpiedalās vai no analītikā, vai no automatizācijā. Jebkas otra lieta būs 40–50% atbalsts atkarībā no uzņēmuma lieluma. Bet būtībā lielākā daļa, es domāju, 90% uzņēmumi tiks pie 50% atbalsta. Un trešā lieta. Tā kā LIA ir izslēdzis edits no izskatīšanas procesa, tad arī mūsu komisija par projektu sagatavošanu, iesniegšanu, aizstāvēšanu un naudas apguvi samazināsies. Un pēdējais, ja vēlies uzzināt vairāk, ieraksti man komentārā vai atsūti privātu ziņu ar savu vārdu, uzņēmuma nosaukumu un e-pasta adresi. Nosūtīšu visu informāciju un tad sazvanīsimies.